Godājamie klātesošie. Es jūs iepazīšanās ar dokumentu projektu Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa lēmums par likumīgās valsts varas atjaunošanu Latvijas Republikas teritorijā. Pirmais punkts. 1940. gada 17. jūnijā PSRS lauza visus ar Latvijas Republiku noslēgtos līgumus un okupēja to. Okupācijas vara organizēja nelikumīgas tautas Saeimas vēlēšanas, kuras nebija tautas brīvas gribas izpausme. Tās lēmumi par Latvijas PSR izveidošanu un iestāšanos PSRS ir nelikumīgi un spēkā neesoši kopš pieņemšanas brīža. Otrais punkts. Latvijas Republika ir starptautiski atzīta, bet PSRS okupēta un anektēta valsts, kur faktiskā vara pieder okupētai valstī, PSRS un tās vietējām iestādēm. Trešais punkts. Neatkarīga Latvijas Republika jāatjauno starptautiski nosakot okupācijas statusu, izvedot okupācijas karaspēku, likvidējot okupācijas sekas un nododot valsts varu Latvijas Republikas konstitucionālajai tautas pārstāvībai, Saeimai. Latvijas Republika jāatjauno uz pilsonības tiesiskās pēctecības pamata pirms okupācijas robežās un atbilstoši Latvijas Republikas satversmei. Ceturtais punkts. Līdz Saeimas ievēlēšanai Latvijas Republikas pilsoņu augstākās varas nesēju likumīgās gribas izteicējs ir Pilsoņu kongress. Okupācijas varas iestāžu Latvijas PSR augstākās padomes un tās izveidotās valdības darbība ir atbalstām tik tālu, cik tālu tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanu. Latvijas PSR iestādēm nav tiesību izpildīt valstiskas funkcijas. Latvijas Republikas vārdā slēgt līgumus ar citām valstīm, lemt pilsonības jautājumus, organizēt referendumus un tam līdzīgi. Pilsoņu kongress vai tā pilnvarot pārstāvi ir gatavi sākt sarunas ar Latvijas PSR iestādēm par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu uz tās tiesiskās pēctecības pamata. Pilsoņu kongress ir gatavs arī uzņemties likumdošanas un izpildvaras funkcijas pārējas periodā. 5. punkts. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas jāsarīko pēc okupācijas pārtraukšanas vai okupācijas karaspēka politiskās neutralizācijas un lokalizācijas bāzēs. Vēlams, lai tās notiks starptautisko novērotāju un starptautisko drošības spēku klātbūtnē. 6. punkts. Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā ievēlētai Saeimai jāizdara nepieciešami labojumi likumdošanā, satversmes 5. nodaļā noteiktajā kārtībā jāievēl valsts prezidents un jāapstiprina likumīgā valdība, kurai jāpanāk tās starptautiska atzīšana. Tad man viss. Paldies par uzmanību. Tā, paldies, Kalnkungam.